Šobrīd ir sākusies jau ērču aktīvā sezona, un ērci mēs varam satikt pilnīgi jebkurā vietā. Tas nebūs tikai vai nu aizbraucot uz laukiem, pastaigā pa mežu, bet arī pilsētā, parkā. Ērces visaktīvākās ir laika posmā apmēram no aprīļa līdz septembrim, oktobrim. Ja ērce ir iekodusi, protams, ērce pēc iespējas ātrāk ir jāizvelk ārā no koduma vietas. Pirms izvilkšanas vienīgais, ko var dezinficēt to vietu, bet nekādā gadījumā nelikt eļļu vai kaut ko tādus, jo vienkārši, lai neizraisītu ērcē vemšanu, un attiecīgi, ja viņa vem, viņa ievem iekšā tajā brūcē. Un, tad, protams, uzreiz automātiski mēs dabūjam, pat izvelkot veselu ērci, mēs dabūjam, ka tā infekcija ir iekšā tikusi tajā brūcītē. Vislabāk ērču izvilkšanai, ja mēs izvēlamies viņu vilkt mājas apstākļos, izmantojot tikai savas rokas, tad, protams, vislabāk būtu izvēlēties un uzvilkt cimdus rokās. Izveidosim mazu cilpiņu, iedomāsimies, ka šī mums ir ērce, to cilpiņu apmetīsim apkārt ērcei, un pēc tam paņemot aiz viena un otra gala, ļoti lēnām un uzmanīgi savilksim viņai. Un pēc tam ņemam vienu otru galiņu un lēnām kustinot velkam to ērci uz augšu. Tikām ērci ir ārā. Ja izmanto parasto pinceti, kurai būtu tā kā smailāks galiņš, tad tā jāņem ērce ir pie pašas ādas, pie pašas galviņas, nesaspiežot galvenais vēderu un jāceļ lēnā garā uz augšu. Ērcēja laimes slimības izraisītājs atrodas vēderā zarnās, bet ērču encefalītam un erlihiozai tas izraisītājs atrodas siekalās. Un tad, kad ērce ir izvilkta, tad, protams, noteikti ir jāatceras tā vieta, kur tā ērce ir bijusi iekodusi, un, protams, pašiem ir jānovēro. Pirmajās 5 dienās ir pilnīgi iespējams, ka tur varētu būt kāds apsārtums, jo tā ir organisma reakcija uz to ērces kodienu. Tas vēl nenozīmē, ka būs kāda saslimšana. Ja? Ja rodas saslimšanas, tas pārsvarā ir pēc kādas nedēļas. Tajā vietā pēc koduma novēro migrējošu eritēmu apsārtumu, kas parādās un pazūd vai iet liela plašumā. Tad, protams, ir jādodas pie ārsta, jo tad mums būs pirmās aizdomas, ka tā varētu būt laimes slimība. Protams, ja viņu tiek ārstēta jau, teiksim, tajā pirmajā periodā, kad ir ādas izpausmes, saņemot antibiotiku kursu, tā kā cilvēkam ir iespēja izārstēties. Otrs pēc ērču koduma var būt, kas visbiežākais ir, ko cilvēki vienmēr zina, tas ir ērču encefalīts. Un tur pirmais, kas tiek izdalīts pēc koduma, var būt tā kā druģa forma, ka viņš kaut kas ļoti līdzīgi ir kā gripas simptomiem, ir drudzis, galvas sāpes, kaulu laušanas sajūta. Vislabāk sevi pasargāt no ērču encefalīta ir, protams, vakcinējoties, jo, kā jau es minēju, nevienmēr mēs pamanām, ka tā ērce ir iekodusi. Ja ērce ir iekodusi un sākas kaut kādas klīniskās izpausmes, piemēram, kā drudzis, pirmais, ko mēs paši varam darīt, ir iedzert medikamentus, kas ir paredzēti temperatūras pazemināšanai. Un, protams, vērsties pie ārsta. Bieži vien ļoti labi var just, ka kādas mazas kājiņas kustās pa kādu ķermeņa daļu. Un principā ir pusstunda laiks, kamēr tā ērce meklē, kurā vietā viņai būtu vislabākā vieta, kur piesūkties. Tā kā, ja aiziet uz mežu vai tādās pastaigās, protams, kad ir vajag vilkt apģērbu, kas ir apspīlēts, lai ērce netiktu apakšā zem tā apģērba, bet arī, protams, atnākot mājās noteikti apskatām visas vietas, kur viņa varētu būt.